Tātad sveiki visiem. Te Kaspars bez uzvārda, nereālais, Kaspars Ozoliņš un MGP. Jā, visi iepriekšējā varianti būs pareizi. Šodien mēs parunāsim par procesu. Kāpēc? Pēc manām domām, un es uzskatu, vajadzētu pēc visu domām, process ir vissvarīgākā sastāvdaļa mērķu sasniegšanai. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, bez procesa tu noteikti nesasniegsi mērķi, jo nekas šajā sūrajā pasaulē nenāks bez sūras, kā saka, straglošanas vai cīnīšanas vai sūra darba. Un vienmēr, kad cilvēks sasniedz mērķi, viņš atskatās uz ceļu, ko tas prasīja, lai sasniegtu šo mērķi. Un tas viņu motivēs arī nākamreiz sasniegt vēl vienu mērķi, jo viņam patika process. Viņam patika iegūt šo balvu procesa galā, ceļa galā. Un ja šis ceļš deva viņam pozitīvas emocijas, viņam gribēsies vēl šo ceļu izjust, vēl šo procesu. Un tas bieži vien noved līdz varenībai, līdz varenām lietām. Un vēl kas jums ir jāzina, tas, ka domājot par mērķi ceļa sākumā, kad jūs uzsākat mērķi, uzsākat ceļu uz mērķi, domāšana par gala punktu bieži vien demotivē cilvēkus, un tas viņam liedz sasniegt gala punktu, šo mērķi, šo sapni, un viņi beidz cīnīties, viņi vienkārši iet prom, viņi padodās. Tāpēc cenšieties nedomāt par šo finiša līniju, par šo mērķi, un izbaudiet ceļu, dzīvojiet tagadnē, domājiet nedaudz uz priekšu, nedomājiet tālā nākotnē, jūs neko nezināt par tālo nākotni, un izbaudiet procesu. Paldies, ka skatījāties, neaizmirstiet nošērot šo video klipu izplatīt, abonēt kanālu un arī neaizmirstiet abonēt Funface TV.